Ir sajūta, ka atrodamies Paradīzes dārzā, bet kur tad īsti mēs esam? Mēs esam viesmājā, Baložos, 100% atpūta. Pie mums var ļoti viegli atbraukt. Mēs esam no Rīgas centra praktiski 10 minūšu braucienā. Es domāju, ka šodienas cilvēkiem 10 minūtītes tas praktiski nav nekāds laika ieguldījums. Tā kā laipni lūdzam. Šodien pakalpojumi ir diezgan. Pirmkārt jau tā ir pirtiņa. Pirtiņa, es domāju, ka mums ir ļoti jauka, jo pirtiņā mēs praktizējam kurināšanu bērnu malciņu. Līdz ar to pie mums ir pirtiņā ļoti jauks aromāts, ir ļoti temperatūra jauka, var sasniegt gan lielākas temperatūras, gan zemākas, kā jau katram klientam patīk. Protams, kad pirtiņa, ir pamatā, veselībai. Tas arī nav maznozīmīgi šodien pilsētā nodarbinātajiem cilvēkiem, kuriem ir tik daudz stresa. Viņi var šeit pie mums ļoti labi relaksēties. Ja? Un pirtiņa ir tā, kur to laikam var izdarīt optimāli labi. Bez pirtiņas tātad mums vēl ir, pēc pirtiņas tātad var pie mums veldzēties dīķi, kurš arī šeit atrodas pilnīgi klāt pie ēkas mūsu teritorijā. Arī, es domāju, ka ļoti patīkam ir mūsu āra masāžas vanna, kad jūs atrodaties svaigā gaisā, baudat dabu, baudat masāžas jaukumus, un es domāju, ka tas arī veselībai nāks tikai par labu, un arī atjaunos jebkura cilvēka darba spējas, un viņš jutīsies ļoti labi pēc viņas. Tad arī vēl mēs piedāvājam banketzālīti. Banketzālīte mums ir līdz 40 cilvēkiem. Mēs varam vienlaicīgi uzņemt. Tātad var organizēt seminārus, varam svinēt dzimšanas dienas, varam atbraukt ar draugiem, atpūsties, varam arī organizēt kāzas. Arī šāds pakalpojums nav izslēgts, un cilvēki šeit ļoti labi jūtās, kāzās. Un tātad arī pēc pirts var izmantot, arī jebkurām svinībām, tātad mēs piedāvājam arī guļvietiņas. Otrā stāvā mums ir 3 istabiņas, kur var tātad pārgulēt, un arī ir tāds organizēta gulēšana uz matracīšiem. Es domāju, ka arī uz matracīšiem var ļoti labi izgulēties. Kas ir tas pats īpašākais jūsu pirtī? Šeit mums valda tāda jauka, silta atmosfēra, ja? Un es domāju, ka cilvēki šodien ir tādi stresaini, aizņemti, un šeit valda tas miers, tā nosvērtība, tāds klusums savā ziņā, ja? Un tāda silta, laba, gaiša atmosfēra.